Tagad mēs lasīsim grāmatu Tikai es un mans tēvs, mans tēts. Tikai es un mans tēts. Tikai es un mans tēts. Šodien mēs gājām sidot. Jā, tētis. Tikai es un mans tēts. Tētis stūrēja mašīnu, jo es esmu par mazu. Tas ir kā tētis stūrēja mašīnu mūsu mašīnā, vai ne? Es izvēlos vietu, kur uzstādīt telti, bet kāds jau tur dzīvoja. Es to atdevu. Tas ir kāds zvērs. Un kas te ir? Čūska? Kur ir čūska? Čūska. Un kur ir varde? Vai tā ir varde šeit? Jā. Kāds jau tur dzīvoja, kad mēs tur izvēlējāmies. Mēs atradām vēl vienu vietu, kur uzstādīt telti tuvumā. Mans tēts bija nogurs, un es uzstādīju telti. Bet, kad mēs ejam sidot, vai tu uzstādi telti? Jā, mūsu nometnē. Mēs uzkurinājām ugunskura. Es atradu visu malku, un tēts aizdedzināja ugunskura. Jau izpūst? Jā, tēts aizdedzināja ugunskura. Es gribēju pavizināt man tēvu ar kanulaivu. Bet es prāti ar viņu izstūmu. Kur ir lācis? Kur ir lācis? Tas ir lācis tur? Un ko lācis saka? Jā, tas, ko lācis saka. Mēs nebraucām ar kanulaivu. Mēs gājām makšķerēt. Kur ir zivs? Jā, zivs, un tur ir liels zivs. Un kur ir tētis? Un kur ir Lauris? Jā, tur ir tēts un tur ir Lauris. Viss makšķerē. Tēts nofotografēja zivu, kur es noķēru. Un tad es uzcepu vakariņas man un tētim. Tas ir viens lācis. Ko lācis saka? Jā, lācis saka. Ā! Lācis. Tā ir kā zivs. Jā, pūtīs uz uguni. Jā. Paskat, tas lācis pagrāb to zivi. Kur ir pūce? Tu redz pūci? Šeit kokā? Ko pūce saka? Jā, pūce saka. Tikai es un mans tēts. Mēs ēdām olas. Pēc vakariņām es pastāstīju manam tēvam viens spoks stāstu. Viņam bija bailes. Bailes. Šausmas. Es apkampu man tēti, tad es jutos labāk. Tad mēs gājām gulēt. Apkampiens! Bobo! Paskat, kur ir acis. Un kur ir mazais susuniņš šeit. Jā. Un tad mēs gājām gulēt. Caur. Es paliku nomodā un atļauju man tēvam lasīt man. Vai tev patīk, ka es tev lasu? Jā. Mēs gulējām mūsu teltī visu nakti. Tikai es un mans tēts. Kur ir mēnesis? Kur ir telts? Telts tur. Un kur ir koks? Te. Un egle? Kur ir egle? Jā. Tā. Un tā bija grāmata Tikai es un mans tētis.